Labdien, taro prognoze Auniem aprīlī. Kopīga enerģija. Imperators. Imperators nes Marsa enerģiju, tātad tīru Aunu enerģiju, un tas nozīmē, ka šis ir mēnesis sasniegumiem, panākumiem, ietekmei, darbībai, aktivitātei, sportam, sadarbībai. Sadarbībai ar tādu stāvokli tā kā mazliet no augšas, ar vēlmi parādīt, piesaistīt, uzaicināt, pamācīt. Bet galvenais, ko imperators ļoti labi māk, tā ir robežu noteikšana, un iespējams, ka tā arī ir mēneša tēma, kur beidzas manas robežas un kur sākas citu cilvēku robežas, vai mēs mākam tās pamanīt. Tāda interesantā mēneša tēma, jo Auni un Marsa enerģija kopā ar imperatoru varētu tāds iekarotāja gars, darbošanās un līderības gars izteikties. Darbs. Darbā vairāk sadarbība kopā ar citiem cilvēkiem un turpinās tas, kas ir jau iesākts. Tātad visas lietas, ar ko jūs esat saistīti iespējams šī gada pirmajos mēnešos vai vēl senāk, tās ir turpināmas, tās ir attīstāmas un daudzas lietas vai nu ies raiti uz priekšu tieši tādēļ, ka tajās ir iesaistīti cilvēki, vajadzīgie cilvēki, kas palīdz, kas atbalsta, kas mudina jūs uz darbību, vai gluži otrādi. Tās lietas var bremzēties, nenotikt, un atkal tieši tādēļ, ka apkārt jums ir varbūt nepietiekami darbīga un saliedēta komanda, iespējams tie ir kādas piegādas vai kas cits, kas neļauj tā kā attīstīt darbību uz priekšu. Tātad šis ir mēnesis atkal, kad ļoti vērtīgi ir saprast, ar ko es sadarbojos, un cik tas man ir izdevīgi, cik tas man ir augļus nesoši un ko es varu mācīties no tā visa. Attiecības. Tātad privātā dzīve. Privātajā dzīvē gan izpauž pilnā spēkā zižļu karaliene, tātad dominance, vēlme virzīt to attiecību kuģi uz to pusi, kas man ir interesants, kā es gribu, iesaistīties tajos hobijos vai nodarbēs, vai vienai pašai, vai arī mēģināšanu, partneri vai partneri, tā kā mudināt, aktivizēt, darbināt, un šī ir tāda tiešām fiziskas aktivitātes kārtas, kas nozīmē, ka jūs varat aizrāt, ka jūs varat ieinteresēt, un jūs varat ieinteresēt dažādos veidos savu partneri, bet galvenais skatāties, lai tie mēģi nav pārāk egoistiski, lai nav tā, ka tu ar mani nebrauks, tad es braukšu viens pats, tad es iešu viena pati. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik tikai meklē attiecības, tātad šī kārta ir ar deksmi, ar izdošanos, ar rezultātu, ir jābūt uzstājīgam, ir jābūt gribošam, darošam un tādam, kas iesaistās attiecībās, un katrā ziņā, jūs redzat, ka šajā kārtī ir dators, iespējams, ka tās ir online iepazīšanās, atliek tikai to, tā kā pievest pie darbības. Un padoms. Padoms ir sāciet baudīt vasaru, vai nu šeit Latvijā, vai nu arī kaut kur izbraucot, katrā ziņā nesaidiet uz savas sakrātās naudas, jūsu prieks ir daudz vērtīgāks nekā iekrātie resursi. Manuprāt, ļoti labs mēnesis Auni, lai jums izdodas.